vai jūs šodien balsotu drīzāk par eiro ieviešanu vai drīzāk pret? Nav viegli izlēmt, bet drīzāk par, drīzāk pret. Varbūt varam uztaisīt tādu īsu balsojumu, vienkārši redzēt, kāds ir noskaņojums jums šajā auditorijā, salīdzinājumā ar to, kāda bija jauniešu auditorijā. Ja jums būtu šodien iespējas balsot, vai referendumā, vai kā politiķim, par, kas balsot par, lūdzu pacēl roku tagad. 9, 10, 11 aptuveni, ja, tie ir pareizi. Kas balsot pret, lūdzu pacēl roku tagad? 8. Līdzīgi kā jauniešu auditorijai. Neliels vairākums par, daži neizlēmuši. Liels Varbūt paldies. Pajautā vēl, kas nav izlēmis. Jā, kas ir tie, vai ir kāds, kas nebalsoja? Kas ir neizlēmis? Viens. Tātad, tad tā diskusija bija jums. liels paldies deputātam Šadurskim, kas nebaidās no arī āķīgiem jautājumiem gan no panelistiem, gan no auditorijas. Liels un īpaši liels paldies Vīksnes kungam, kas šodien savu tradicionālo ritmu, darba kārtību pārmainīja, pateicoties dalībai šai diskusijā. Paldies par kritisko balsi un paldies jums, dalībnieki, gan par pozitīviem, gan arī par kritiskiem komentāriem.